No Latvijas ar saules smaržu stāsti plūst kā dzidra straume. Kanāls latvieši Itālijā sasilda sirdi katrā mājā. Caur ekrānu tilts starp zemēm ar pazīstamām mīļām tēmām. Kā dziesma, kas vieno mūs, lai kurp vien ceļš vedīs. Sveiki, skatītāji! Paldies par atbalstu, padomiem mājas remontā. Šodien tāds īsais video, kā man veicās ar sienas remontu. Gāja smagāk un ilgāk nekā gribētos. Šis laikam ir vissmagākais darbs, apmetuma atjaunošana, jo prasa precizitāti un pacietību. Un šīs divas īpašības man ļoti pietrūkst. Jā, krāsošana man ļoti patīk, 1-2 gatavs, bet apmetuma atjaunošana ļoti smagi. Izskatās, kā esmu sataisījis, pažūst, paskatos, nē, jātaisa ir vēl. Sienu špaktelēšana iekšpusē, ka kāds caurums ir tur, nošpaktelē, noslīpē, viss ir kārtībā. Bet ārā apmetums, un tad, kad izdrupis bija viss stūris, man ļoti, ļoti smagi veicās. Bet paldies, ka interesējāties, kā man iet, par atbalstu un par padomiem. Šoreiz tāds īsais video. Paldies jums! Skatieties pielikumā, kā bija, kā ir tagad. Principā es domāju, kad es apmetumu esmu pabeidzis, labāk man vairs nesanāks. Tagad gaidu, kad atnāks krāsa un krāsošu mājas fasādi. Un pēc mājas fasādes parādīšu, kas man finālā sanāca. Turpiniet skatīties, lai jums jauka diena. Atā! Pēc soļa mēs ejam tālumā, mūsu sirdīs degs neatlaidības liesma. Redzam mērķi, kas aicina mūs augšup, nekad neapstāsimies, lai ko arī nāktos. Elpa raujas, bet gars ir stiprs, šīs ceļš ir mūsu uzvara. Uz priekšu, tikai uz priekšu, uz priekšu, tikai uz priekšu. Sols pēc soļa mēs ejam tālumā, mūsu sirdīs degs neatlaidības liesma. Redzam mērķi, kas aicina mūs augšup, nekad neapstāsimies, lai ko arī nāktos. Elpa raujas, bet gars ir stiprs, šīs ceļš ir mūsu uzvara. Uz priekšu, tikai uz priekšu, uz priekšu.